Orlando Corradi piedāvā Simba, futbolists. Mondo TV Itālija, komponists Džons Sposito. Ātrāk taču! Es jau esmu piekusi turēt to lūkas vāku. Nu taču, mazuli, mēs esam palikuši 2-1. Kas tur notiek? Čārli, es tikko redzēju, kā lācis ielien lūkā. Piezvan uz iecirkni vai labāk uz slimnīcu. Kas notiek? Ko tu kliedz? Vai tev nesāp? Kas par šausmīgu troksni? Mani noķēra ar gaismas staru. Mana pacietība ir beigusies. Man paslīdēja kāja, nekā briesmīga. Jā, kaut mēs ātrāk tiktu ārā no šīs tumsas un augstuma. Būtu labāk manam reimatismam. Nu tā, Džēnī, pa kādu ceļu iesim? Pa šo. Man ir pašam jāizlemj. Netērēsim velti laiku. Follow me. Notiks kaut kas dīvains. Es jūtu to. Jūtu. Šēf, tev taisnība kā vienmēr. Es nezinu, kā tu to dari, bet tev ir taisnība. Mans instinkts arī saka, tavs instinkts ir švakāks. Pilnīgi švaks. Un vēl, kad ir jāklusē, tu dari tieši pretējo. Tev taisnība. Tev ir pilnīga taisnība, šef. Taisnība kā vienmēr, taisnība. Visi zvēru karaļi pazuduši no džungļiem. Es varētu sagrābt varu. Ja vien gribētu, varētu, bet tas būtu netaisnīgi. Gribētu zināt. Gribētu zināt, kur viņi ir. Zinu tikai to, ka ar Simbu ir kaut kas jādara. Vai esat kādreiz redzējuši tik treknu žurku? Tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi, mamma! Tu resnais par to vēl samaksāsi.
Viņi domā, ka tā ir zvērnīca. Muļķi. Ļoti smieklīgi. Tās dumjās žurkas trokšņo tik skaļi, ka nevaru sakoncentrēties un atrast izeju. Varbūt tu nedaudz noelektrizēsi atmosfēru uz liesmi. Oi, cik viņi ir pretīgi! Nu, paskatieties tik! Ak, vai es nevaru? Mūsu stariem te nav nekādas jēgas, Simba. Es šo to padomāju, varbūt tas ir tāpēc, ka te ir pārāk netīras caurules. Varbūt tev ir taisnība. Kad nebijām šais dubļos, stars strādāja labi. Mēs esam sprukās. Tas viss ir žurku dēļ. Kāpēc viņas mūs ieved šais dubļos? Nu, kāpēc? Ak, briesmīgie dubļi! Jūs esat ļaunuma iemiesojums, bet jūs neuzvarēsiet mūs. Mēs agrāk esam cīnījušies ar ļaunumu spēkiem, bet mēs nepadosimies. Mums ir jācīnās ar tiem pludmalēs, jācīnās uz ielām. Ak, kāds gan esmu stulbenis, kāpēc nepadomāju to agrāk? Kas ar viņu ir? Nabaga profesors. Viņš neizturēja tādu sasprindinājumu. Viņš ir ļoti vecs, es zinu. Tā bija kļūda ņemt viņu līdzi. Jā, protams, es zināju. Es taču esmu profesors. Šķiet, ka viņš ir nojūdzies. Tagad es uztraucos. Draugi, es atradu izeju. Uzbruksim viņiem. Mēs neatdosim savas pozīcijas. Nē, jūs nesaprotat. Mēs neuzbrukam. Mēs tikai aizstāvamies. Mazākais tas ir vienkārši dumji. Sajuka prātā. Uzklausiet taču mani dumjie. Šie dubļi ir materiāls ļaunuma simbols. Šie dubļi uzbaro paši sevi un pārvērš veselā ļaunu domu un rīcību purvā. Un vienīgais cīņas paņēmiens ir izdarīt pretējo tam, ko no mums gaida. Mums nav jāizrāda ne sašutums, ne naids, tāpēc, ka tas uzlādē un uzbaro dubļus. Saprotat? Mēs citīsim viņus ar siltumu un labvēlību. Pa kādu ceļu iesim? Pa kuru tuneli? Grūti izvēlēties. Nāciet šurp, skatieties! Lūk zīme, ka tētiņš un pārējie ir šeit gājuši. Skatieties! Tā ir kanārija putniņa spalva. Viņš ir atstājis mums zīmi. Es zinu, viņš domāja, ka mēs to sameklēsim. Iesim! Laipni lūdzam Ņujorkas kanalizācijā. Šī vieta ir populāra kā metro stacija Maksimum stundā. Jā, laipni lūgti, mani draugi no džungļiem. Atļaujiet stādīties priekšā. Esmu Kaspers. Esmu vientuļš cīņā pret bandu, kas terorizē visus apkārtējos. Tāpēc man ir prieks redzēt jūs šeit. Man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Klau, draugi, drīz jūs satiksieties ar razbainieku bandu. Bet nebaidieties.
Es došu jums labu padomu. Ceru, ka to izmantosiet. Vai tā? Jā, draugi, cita grupa no džungļiem, kas ieradās ātrāk, tā ir briesmās. Draugi, ticiet man. Tikai un vienīgi ticiet, es jums palīdzēšu. Kas tu esi? Un kur tu esi? Es neko neredzu. Tas ir dīvaini. Viņš visu zina. Vai domājat, viņš mums palīdzēs? Viņš neuzticas mums kaut ar... Nē, uzticas noteikti. Nu, labi. Labi, mums ir jāmeklē. Tad ejam. Esiet laipni un smaidiet. Sveikiņi, kāds jauks bērniņš. Ļoti līdzīgs tavai skaistajai māmiņai. Jā. Tu tiešām esi labs. Nu, labi, izdari vēlreiz tā. Labs puisēns. Labi. Tā ir vajag malači. Neļauj tā pret sevi izturēties. Izbeidz, Čiči, beidz. Mēs esam uz pareizā ceļa. Viņš pareizi dara. Netraucē viņam, tikai netraucē. Mums ir kaut kas jāizdara tam kanārī putņiem. Dženi, dari visu stilīgi ar ablomu. Tev iznāks. Laipni lūdzu, mīļie draugi. Cik gan jauki, ka jūs mūs apmeklējāt. Un paldies! Izdari vēlreiz, nu forši! Dari vēlreiz. Malacis! Labdienas! Ir jābūt labam un paklausīgam. Cik gan tev ir laba un skaista māmiņa? Es domāju, mums vajadzētu mēģināt nokļūt turp, uz priekšu. Labs ir. Sveiki, veči! Sveiki! Palīdziet! Palīdziet! Nu, palīdziet! Steidzās! Jā, jaunatne vienmēr steidzas. Te ir arī krokodīli. Kā klājas? Es esmu Klaivs. Neskaties ar tādu izbrīnu. Mēs neesam žurku banda. Ko jūs darāt Ņujorkas notakt caurulēs? To pašu, ko jūs? Tas ir tā. Ļaudis izmet zvērus simtiem katru gadu. Lielākā daļa no viņiem neizdzīvo, bet ir daži, kas atrod sev šeit mājas. Nu, te nav slikti, it nemaz. Te jau ir daudz radību. Mēs atnācām palīdzēt saviem vecākiem. Vai tiem, kurus sagrāba žurkas? Vai jūs zināt, kur viņi ir? Lūdzu, pasakiet mums. Pagaidiet brītiņu, mēs viņus sameklēsim. Ejam, tūliņ atnāksim. Beidzot zinām, kur piet? Es tā pārdzīvoju. Mēs vēl neesam izgājuši no šejienes.
Skatu šiem zvēriem! Jūs atgriezāties ļoti ātri, paldies! Jā, atgriezāmies ne jau vieni. Ar draugiem. Patīkami satikties ar jums. Vai viens no jums ir disku žokejs? Jā, tu runā par Kasperu. Viņu nav iespējams redzēt. Viņš ļoti mīl mūziku. Šeit viņu visi ciena. Runā, ka viņš ir maza kaķa spoks un ir liels žurku ienaidnieks Ņujorkā. Bet ko Kaspers ar tām dara? Nu, viņš cīnās ar tām, kā tik var. Jūs zināt, tas ir ļoti bīstami cīnīties ar žurkām. Tas ir vairāk kā bīstami. Tas ir neiespējami. Viņiem ir tik ļauna vara, ka tā palielinās no netīrības. Baidos, ka viņi nav uzvarami. Tā ir taisnība. Viņi sagrāba jūsu vecākus, un mēs esam nespēcīgi pret viņu maģiskajiem dubļiem. Jā! Sveiks! Es esmu Jāņtārpiņš, bet kas tu? Ar ko tu sarunājies? Ar tevi? Jāņtārpiņ, vai tu vari man redzēt? Protams, kāpēc gan ne? Agrāk man neviens nav redzējis. Tas ir ļoti interesanti. Tava balss man ir pazīstama. Kā gan? No skaļruņa. Tagad viss ir skaidrs. Tu vari man palīdzēt. Man ir jāatrod tēvs, lūdzu. Tu esi ļoti mīļš bērns, paklausies. Uzmanību! Steidzieties! Steidzies, Jāņtārpiņ! Steidzamies! Dzirdat, žurkas nāk! Un mīksta piezemēšanās. Kā šī sauņa marionešu varēja sagrābt mūsu vecākus? Kas to pateica? Kur tu esi? Kur viņš ir? Kur? Oi! Es viņu piebeigšu. Nāc ārā! Nāc un cīnīsimies atklātā kaujā. Drīz Ņujorka būs mūsējā. Jā. Šef, es nesaprotu, kas notiek. Tas Kaspers vainīgs pie visa. Jā. Mums ir jāsaņem vienacis, lai parunātu. Viņš zina, kur ir jūsu vecāki. Pareizi, Kasper, darīsim to. Darīsim. Kas tas bija? Tikko dzirdēju balsi. Tas ir Kaspers. Meklējiet viņu. Meklējiet. Es zinu, viņš ir kaut kur tepat. Lieliski, Leo! Rīkojies! Nu, kur gan viņu meklēt?
Mamiņ! Ķer viņus! Ķer! Vai, man ir bail, ka no kaķu dzimtas, māmiņ, kājas par pleciem. Stāviet! Ko nozīmē baidos? Ir jāatrod Kaspers. Atrast viņu! Bet, šef! Kas tas ir? Šef, nu ko jūs? Es atnācu, lai atbrīvotu zvērus no jūsu cietumā. Nekavējoties vediet mani pie viņiem. Mēs esam Ņujorkas notakts ārolē, nevis džungļos. Un te es esmu boss. Klusējiet un vediet. Nesasprindzini savu balsi, bēniņ. Vai tu netaisies mūs vest? Paskatīsimies, vai nepratīšu tevi pārliecināt. Nav labi beigt prom. Esmu pārliecināts, viņi ir tavi draugi. Vai negribi pievienoties viņiem? Nē. Tūlīt pat tu aizvedīsi mūs pie vecākiem. Ar ko tu runā, kucēn? Es ceru, ka viņš mūs turp aizvedīs, vai tiesa? Nu, vai tiesa ko? Jā, lai ar viņu parunā Hipno. Jūsu rīcībā, kungi. Man nekad nav bijis viena caina priekšmeta. Kā tu zaudēji savu acī? Ielas cīņās. Tev ir ļoti skaistas acis. Jā, ļoti skaistas. Producents Orlando Corradi, režisors Kims Žan Oks.